Kā kinoteātris. Ja es pareizi sapratu diskutēties, kas arī starp brīdi bija izmantojuši, mēs tagad varētu rēķināties ar kādu pusstundas, jā, tas viņu iekšējas spēka motivācija. Paldies visiem, kas ir palikuši. Tātad pirms mēs turpinām, man arī mājas saimnieki pateikuši, ka esot kaut kas kādam jāiet. Jūs arī nav pēc pilotskolas? Mums ir baigi labās grāmatas. Es iesaku, varbūt nelasīju. Disclaimers runātājs uzsīs. Mums nebija izvēle. Tātad 40. Visiem varbūt nesanāk. Pirmo Tādēļ, laikam, mēs vienkārši nesaties labrīd vienojāmies, ka mēs kā ļoti laikā tēmā, mums pamatēma bija domāt par laiku, tad mēs tā kā šito otro daļu mēģināsim parasties par to, kā kurš saprotat ko laiku, kā mēs viens otru varbūt papildināt zināšanās, zināt, kā kurš saprot laiku. Laikam Mārtiņš sāks ar to, kā fiziķi saprot laika plūsmu, vai kas ir laiks vispār un tā. Man likās, ka par sākumu tagad, vai tu negatavoji iepriekš? Nē, man bija atsūtījuši vārds pirmsākums un izcelšanās. Es kā nedaudz sāku un tas bija tas, par ko mēs kādu laiku arī diskutējām. Man kas zināmā vairāk par cik iedzīgi par to, ka tas sākums un izcelšanās ir tas brīdis, ir tas temats, par ko tiešām spriež gan daudzas reliģijas un arī zinātnēs savus viedokļus. Un tad attiecīgi, ko darīt, ka šis viedoklis nesaskat. Un tad no tā izrietē arī man tie jautājumi, ko darīt, ja kāds eņģelis ir stāstījis visādas labas lietas, bet vienā brīdī kaut kādiem tā skaitā sākumu nedaudz nošāvs garām, ko tur mēs darām ar to pārējo tekstu. Tas bija tas, par ko es nedaudz tā kā runāju, un es nezinu, ko tu var daudz piebilst. Protams, ir tas, ka zinātnē ir interesanti, ka viņi ļoti precīzi nosprauž sev robežas, un tas ir, manuprāt, ļoti raksturīgi. Kad katram modelim mēs pasakām to pielietojumu, un tam līdzīgi šeit mēs pasakām, ka mēs laiku pētam no 0 precīzi tur sekundes vai kā no kvantitāra laika, un tas bija pirms tam mums īstenībā neinteresē. Un reliģijas, man cik zināms, nav tik pieticīgas, un vai arī bieži vien saka, tad zinātni jūs savu lauciņu iezīmēt, mēs ņemam pārējo. Mēģinām kaut kādu racionālu pamatu. Viens vēstures iedodas, jūs atkarojāt to lauku. Tā jums bija tas strādījums. Es piekrītu līdz vērts. Kādreiz ir teorija. Jā. Bet tas atkarošanas princips arī interesants. Domājot, neliekāk par tēmā. Un fiziķi, jūs gribētu dzirdēt fiziķis to viedokli. Vai par tiem eņģeļiem? Man viens tāds jautājums tieši par vārdu. Vai vārdu pirms vispār var lietot ārpus laika dimensiju? Tieši to ir pasaka. Nē, tā kā arī atsūtīja uzrakstīt par laiku, mazliet padomāt par šo jautājumu, kad vispār mums jānāk pa laiku, tad es mazliet tā padomāju par šo jautājumu. Un konkrēti, es, kā teicu, ielēju strādienis, es varu pieminēt pat vārdu sākums, un tieši tajā brīdī es domāju, ka tas no tā tieši domāju iziet par to, kas ir laiks, jo tajā brīdī, kad es lietoju vārdu sākums beigas, es neizbēgami, tā teikt, radu vai ieviešu kaut kādu laika konspektu. Tas ir koncepts. Tādi ir vairāk, bet, tā kā es pārstāvēšu astrofizikas nodaļu un pateikšu, kā sākās runa par laiku, jebkura astrofizikas grāmatā. Un tur vairākās atrasts tādu teikumu, ko es varētu citēt, bet gandrīz precīzi, ka laiks ir mūsu visuma īpatnība, un viņš sācies reizē ar mūsu visumu. Tas ir pirms lielā sprādziena laika, kā tāda nebija, vai mēs nevaram pierādīt, ka tāds bija. Principā mēs nevaram pierādīt, tāds bija vai nebija. Un tā ir pamatā fiziķa ideja, kad runāja par to, kas bija pirms lielā sprādziena, nav īsti jēgas, tāpēc, ka
Tāpēc, ka tajā brīdī mēs vairāk nevaram. Nav mums šī laika koncepta. Protams, jā, jūs noteikti būsiet dzirdējuši, kad ir tur idejas par vairākiem visumiem un tā tālāk, bet mēs pagaidām pieturēsimies pie viena. Es tā gribētu lūgt, jo savādāk būs pārāk garas diskusijas, jo katrā ziņā laika sākumu mēs varam respektīvi par laiku ir jēga runāt, tad, kad ir sākusies tā pasaule, ko mēs spējam izpētīt. Es drīkst uzdot, tieši fizikiem jūs jau noteikti zināt par Fredu Hoilu. Viņš noliedza lielo sprādzienu, vai ne? Kā viņš noliedza, mēs viņu nezinām. Tā brutāli viņš arī pat neskatoties, ko viņš izsauc sastrādāt. Man liekas, ka ir tā, ka šeit, jūs neesat tādā gribējuši. Tas kolons, pa ko bija? Fred Hoilis viņš no atraupa principu bija atklājis vienu pudeļrašu koglekļa līmeni un tā tā. Nē, te droši vien, kad ir jā, bet es domāju, manuprāt, tā ir situācija to, ka īstenībā, jebkurai, man liekas, šobrīd teorijā vai jebkuram pieņemam ir kāds, kas ir pret to. Vienīgais atšķirība, viņš paliek savā istabā un internetā, kur viņš komentē, vienkārši vajag domāt kļūst atpazīstams. Šis noteikti ir viens no tiem gadījumiem, kad cilvēks ir pret to visu un kaut ko īstenībā ir atklājis. Man liekas, tieši no viņa arī sākās tas Big Bang nosaukums, jo viņš, tieši tāds primitīvs Big Bang. Jo, tas, piemēram, Einsteins jau arī bija pret kvantu fiziku, bet kvantu fizikai tas bija vienalga. Kādu laikmetu bija arī bišķiņ pirms arī tie izšķirošie pierādījumi par lielo sprādzieniem nākuši? Tāpēc arī tas, ka ir viens čalis, zinātnieks, tas vēl neko tā neliec. Tāpēc arī ir tas skaistums zinātnieki, ka to ir Kaut gan jā, ja viņš ir atpazīstams, tomēr kaut kādi punkti viņam ir bijuši tā, ka viņš ir pierēks uzmanīgi, nav gluži. Teiksim, mums bija īstenībā starp bija diezgan interesanta diskusija ar Ģirtu, vai ne? Jā, iepazīst. Par to, kad es viņam tieši uzdevu šādu jautājumu, kā viņš skatās to, kad es pasaku, teiksim, kad laiks ir mūsu visuma, tā teikt, īpatnība, tāda ir un iespējams viņu varēja arī nebūt, bet viņš ir. Un es viņam uzdevu tādu jautājumu, kā, teiksim, skatās uz šo vispār no teoloģijas viedokļa, kā viņam liekas, vai ir tieši runa, ir jēgas runāt par laiku pirms lielās sprādzienīgā. Šodien es varu izdarīt pietaši. Man īstenībā ļoti interesanti atbildēt. Varētu pakomentēt par tiem reguliskiem skatījumiem, jo es kaut kā mēģinu. Pasaki savu izpējumu, ko es reiz interesantāk. Kāds saprāt, ko mēs runājam? Nē, tā. Es to sapratu tādā veidā, ka teikt, reliģijas jomā šajā jautājumā domas dalās ļoti stipri. Es jums negribu precīzi minēt, ļūtīšos. Nē, runā, tā sapratu. Saka, piemēram, numur 1 ir tā teikts. Budismu perspektīvā, multiverss kā perspektīva, ļoti pieņemam, jo tā ir tā kā pulsējoša cita realitāte, kura pēkšņi rodās, un būtībā tas mūsu visums ir viena liela ilūzija. Viņi ir un tad viņas nav, un jēgas viņā īsti nav, mēs viņu vienkārši eksistējam. Bet multiverss ir domāts, ka... Tas mums ir zinātniskais multiverss teorija, kā perspektīva zinātniskā. Un šobrīd zinātnieki aktīvi strīdās ar multiversu. Jā. Zinātniski vai nezinātniski? Jā, bet jau reliģiskam skatījumam, vīzīgai par to, kā realitāte eksistē, tas būtu ļoti patīkams tāds skatījums. Ja, kad kristīgai tradīcijai būtu ļoti jāpārvērtē savu teoloģiskā skola, ja pēkšņi tāds būtu. Kaut arī pamatpostulāts tas neietekmētu. Dievs tik un tā būtu arī multiversa radītājs un viss eksistences pamats. Tā, ka dažādas perspektīvas un modeļi tomēr dažādi skatās uz to teoloģiju. Un te ir arī jau kristietības sākuma posmā, 6. gadsimts, kad Origēns vai Tertulians bieži vien sprieda tieši par šādām iespējām un mēģināja tās savienot ar savu ticību. Tēma ir teoloģija un fizikas, ja mēs apsveidām. Jā, vēl par to, kad zinātnieki atkaroja to par laiku, tas ir. Nē, es tikai domāju, līdz brīdim, kad atkaroja, kā uz tos, kas skatījās, ko nozīmē, ka viņi atkaroja. Viņi tā kā
vispār noliedz to, ko... Daži teologi kļuva par fiziku. Vienkārši tas, ko viņi iesākuši tā kā teologi. Viņi vienkārši specializējās uz konkrētu jomu, un viņā pielieto to metodu. Un pēc tam pateic, ka tas ir zinātnes, tas ir... Man liekas, ka tas ir, es nezinu, kāpēc tas tā notiek, bet man liekas, ka vienā posmā kristīgās baznīcas vēsturē nepastāvēja bija ļoti minimāla tā praksa. Jā, bija ļoti minimāla kontemplācija un kaut kāds tāds tehnisks. Ja? Un tad brīdī cilvēki intuitīvi tos pašus principus, kad nepastāv tāda tradīcija, pielieto tam, ko viņi var uztvert. Un sāk veidot uz tiem pašiem principiem, analizēt dabu. Un būtībā, kas bija lielā trauma mums un joprojām ir kristiešiem, ka jūs zinām mērā paņēmāt līdzi zinātnisko metodu. Jūs aizgājāt ar visu zinātnisko metodu, un mēs palikām tādas ļoti mucīši. Un, protams, ka ik viens... Un tā plaisa tagad ir tik liela, ja, ka, mēs puses ir grūti sadarboties no otras puses, tas īstenībā ir pat vēl vairāk nepieciešams, un būtu pēc iespējas. Tas bija par to atkarošanu. Sākam jautājumu? Jautājums? Komentārs. Man ļoti iepriecināja dzirdēt par to lielo sprādienu, un pirms tam nebija laiks, jo es man atgādināju manu sesiju, kurš rakstīja par Augustīnu un viņa laiku, Augustīns 4. gadsimta kristiešu domātājs, par to, ka viņam jautāja viņu pretinieki, ko Dievs darīja pirms viņš kaut ko darīja. Viņš atbild, ka pirms Dievs radīja viņš neko nedarīja, jo tad nebija iespējams pirms, un tad nebija laiks. Vienkārši man kāds tieši tas, ko jūs sakat, tikai, Es lielos sprādzienu personīgi savā izpratnē un izglītībā skolā savēlu kopā ļoti labi ar grieķu romiešu mītiem par pasaules radīšanu, kad sākumā bija haoss un tums, kurā bija dzīves avots un no šī avota viss radās un nav jēgas, un tad jautājumu, kas bija pirms šī radīšanas. Un tas arī tāds iespraudums var būt. Bet to tāda lieta, ka tieši runā par to visuma rašanos, ka tos iemeslus nevar meklēt fiziskajā pasaulē, kas ir radusies, tieši tā, jo ja tas ir, nepareizi sakot pirms. Tas ir kaut kas ārpus šī. Jā, ka to atbildi nevar meklēt šajā eksistencē, paši pa sevi. Tāpēc jau saka, ka mēs jo tas nenāk no šejienes, no tā, kas ir tagad. Teoloģiskā perspektīva, ka mums tomēr ir kaut kāds kontakts ar to spēku, kas to izdarīs, vai to realitāti. Tad mums kā zinātniekiem ir tas sapnis kādreiz noskaidrot, ja, to kā tas viss pastāv. Atcināk, tad, ja jums ir kontakts nozīmē, tad mēs esam atmetuši cerības, ja, un tad jūs tomēr cerat, ka laika gaitā noskaidrot, kas tomēr ir bijis pirms mēs. Būtībā man tikai viens jautājums jums, kāpēc ir interesants, domāju, ka lielā daļā teologi. Kāpēc jūs darat, ko jūs darat? Tas, man liekas, kad ir, kāpēc vispār fizikas un dabas zinātnēs kaut ko dara, viņi grib izpētīt to, kas ir apkārt, un saprast, kāds darbojās. Tieši, lai saprastu, kā darbojās. Tas ir viens no. Kādēļ tam tajā ir pēc? Bet tu tieši arī var pieminēt, ka mums slavenais tagad kvanta fizikas viņš jau katru, kurš arī daudz ieguldījis atverstīgu tēvi, jo viņš saka, ka reliģija un zinātne arī vienlīdzīgi meklē cilvēka vietu visumā. Tā. Laikam aizdomājušies? Nē, vienkārši pasaka cilvēku vietu visumā un mēs esam uz zemes. Zeme ir visumā. Tā kā meklē cilvēks, tad viņi visu tā kā Vispār jā, mūsu vieta šeit. Tas nodot to, ka mūsu vietas fiziski tad uzreiz... Jā, kāds saprotās. Gan filozofiski, gan fiziski, bet viņš tā teica, mēs nevaram nepiekrist. Nē, runā par to, kāpēc fizika to dara. Tad tur atkal dalās ļoti daudz vienu to dara, tāpēc, ka viņi būtu nopelnīt naudu. Vienu to dara, tāpēc, ka viņi bija izpēšīgi, lai kaut ko to izmantot savā sadzīvē. Viens grib atrast savu vietu. Kāda ir fizikas, jā? Mēs vajag savā, jā? Nē, nevis kāpēc tu to dari, kāda vispār. Jautājums, viņi konkrēti ir fizika vai arī vispār? Bet tomēr arī to, kas nepatīk, tas prasa ļoti lielu iedziļināšanu.
domāšanos tieši fizikā, ja tas neinteresē, tad to nevar. Tas nav iespējams, ka tie visi vienādojumi, tas taču, tas jāmācās gadiem. Es neticu, ka to varētu tikai naudas dēļ darīt. Man liekas, ka tas ir pēc būtības ļoti labi par vienādojumiem. Es neko daudz nesaprotu no fizikas matemātikas, tikai atceros vidusskolas laikā matemātikas olimpiādas. Un tas, kāda sajūta tev ir, kad tu meklē to atbildi, un tas, kā tev sajūta ir, kad tu atbildes atradz un pierādīgs, tas ir identiski sajūta tavā realistiskajā praksē. Identiski. Tāpat bija fizikas olimpiādas. Tas ir būtībā tas pats, manuprāt. Tā sajūta ir, manuprāt, tas vienojušies aspekts. Tā ir tā narkotikas, kuras ir zināma. Tas ir kaips, viņš saskat, tu saproti? Tu nevar rodot. Zila gaisa uzrakstīs vienādā ievedumā, uzzīmējis līdzi, aizsūtīs uz dāršanu, uz operatoru. Viņi ir paņēmuši un izvilkuši un izmērījuši. Un tie punkti gulstās virsū, ja? Tas kaips, ja? Gan kaips, kad viņš tā saskan, gan arī mācoties. Tu atklāji priekš sevis šīs pasaules skaips un dodies skaistā ceļojumā, ja? Einsteins runāja par to mistēriju, kas bīda uz priekšu mūsu interesi, par to iekšējo bērnu. Es lasīšu kādreiz viņa vārdus. Es arī piebildu, ka tie atslēgas vārdi varētu būt, ko studenti, ko slautnieki, tie atslēgas vārdi varētu būt es saprotu. Un ja kāds var piedzīvot to es saprotu, un pēc tam tas pavada ar atklāsmes tādu sajūtu, tādu apjaušanu vai ne, bet es saprotu. Un tajās jomās, kur mēs saprotam, tur mēs tikai varam iet, tur mēs varam visu, vai naudu pelnīt, vai kaut ko, kurš tur grib ielikt, bet tas sākums ir es saprotu. Nu, un tad pat jautājums jums noslēdzot diskusiju. Kāda fizikas jāsaprot? Kāpēc jūs darat teoloģiju? Tas mums saliekas kā... Man liekas, ka tiek atbildēts bišķi. Bet būtībā tas ir tāds... Jā, viņi sajautot. Bet tas, es domāju, būs ļoti individuāli. Man nāk prātā tas, es nezinu, pāršķelzēšu laivnieci, kāpēc ir kaut kas nekas. Tas konstantā brīnīšanās sajūta par to, ka kaut kas notiek. Es saprotu, kas īsti un kāpēc un kā. Un tas ir aizraujoši. Tas ir tā. Varēja nekā nebūt. Bet darbības meklē to patiesību. Protams. Un arī tas palīdz ļoti izprast procesus sabiedrībā. Tieši mēs izējām cauri jau kopš tiešām tūkstošiem gadu senai civilizācijai, viņa domāšanai un kā tā domāšana ir veidojusies un kas tieši, kur ir tie pāļi, kas balstās uz mūsu sabiedrības domāšanu. Un tas palīdz izprast, kas notiek, kāpēc tas ir tagad tā, mūsu laikos tā, kuri notikumi to stimulē, un tas ļoti palīdz, pat ja mēs aizējam mācīties kaut ko pavisam citu pēc šīs fakultātes, tas māca domāt mums. Nebūs tā kā izglītība, kurā nemāca domāt. Nē, bet es tieši tā. Būtu labi iemācīt nedomāt, tas arī. Man liekas, ka ir tāda lieta, ka iemācīties nedomāt, tas ieslēgt televizoru. Bet tev ir jānospiež pogi, zini, cik daudz, man liekas, ka biologi varētu pateikt, cik tad daudz, kas notiek, kamēr tiek pogi nospiež. Tam ir automātis izglītība. Man liekas, ka kaut vajag par laiku. Teoloģija nav nedaudz, ka ir jāmācās arī, zinām, mērā nedomāt, lai tu sev atvērtos čakras. Tas ir, es domāju, ka diez vai. Tā ir pracinieks kaut ko. Jā, tas ir diez vai. Bet viena lieta, tas nav pa tēmu, bet kas būtu baigi svarīgi mums. Mums 98. gadā, man liekas, kas skatījos pēdējo reizi bija ievests dabas zinātņu pasaules skatījumā, kā kurš šobrīd mums viņi nav. Tas mums baigi trūkst, lai mēs varētu ar jums pilnvērtīgi sarunāties, un tas mums būtu jāievieš šeit kā augstākās izglītības iestāde. Vēl par to domāšanu, man liekas, ka par to domāšanas izslēgšanu nemaz nav tik smieklīgi, vai man liekas, ka ir fizikā, taču tāpat kvanta fizika ir piemērs tam, kad cilvēki skatoties veidā viņi domā, un viņi to domāšanu asociē to, ko ar savu pieredzi. Viņi domā, viņiem pieredzi, un kvanta fizikā, man liekas, tas nederēja, jo tur viss notika pavisam citādāk nekā varētu iedomāties domājot. Tāpēc, man liekas, tā bija lieta, kur tieši varētu domāšana bija jāizslēdz. Ne tā jāizslēdz, bet jāizslēdz. Jādomā savādāk. Es ticu, tas, ko Zetpunks teica par paļaušanos. Es tagad arī pārfrāzēšu, ir tāds kristiešu 20. gadsimta apoloģēts C.K. Lewis. Un viņam ir tāds citāts, proti, iedomājies, ka tu esi māja.
Un tu aicini tavā mājā ienākt Dievu. Un kas notiek? Sākumā viņš salabo zauļus, viņš salabo jūtu, kaut ko domāja, reāli dara lietas, kur zinātu, kur zina, ko vajadzētu darīt, vai ne? Pēc tam viņš sāk uzties īpatnē, un tā māja sāk tev, pēkšņi viens spārns pārceļās uz otru, kaut kas nobīdās, pamatu, mainās, viss kaut kas, un tu nespēj, kas notiek, un tu esi panikā un šokā, jo tu nesako tam, ko tu gribēji. Iemesls ir viens. Tu domāji, ka te ir taisa par divis tādu mazu koteģību, viņš taisa pili un nāks arī dzīvo klāts. Tā ir tas, ļoti smuks salīdzinājums, manuprāt, kā to domāšanas izslēgšanas momentu, ja, vai to paļaušanos reaģējot. Varbūt es varu atbildēt par komentāru no fizmatiem, kas ir ļoti svarīgi, ko, manuprāt, Dāvids ir atzīmējis. Arī mans vecāku gadu gājuma kolēģis, kas fizmatus ir mācījis un vadījis, un manu personīgi ir mācījis, tu biji starpbrīd minējis, ka arī fizmatiem mūsdienās mūsu fizikas bakalaura un maģistra programmās ļoti pietrūkst filozofiskas komponentes, ja, un tāda plašāka pasaules redzējuma, jo kā, uz to mēs visi te kredītpunkti ir saplāti, iemācīties kā, ja, bet tie jautājumi par kāpēc un kādā virzienā tas arī ir ļoti nopietnas iztrūkums un moments, par ko padomāt pie studiju programmas pilnveidošanas. Es domāju, ka to arī šodien ļoti labi varēja dzirdēt, klausoties, ko katrs saka un kādā veidā. Jā, mums kaut cik puse no laika pagājot vispār pamat jēdzieni ir kaut cik jādātas. Droši vien šajā jautājumā arī bija tas iemesls, kāpēc mums sanāk kopā un to sāk kaut kāds cilvēks. Laikam vajag daudz laika nav palīdzis, bet man liekas, ka pēdējā tēma, kad laiks iet beigām, par laika beigām parunāt. Vai tas skrien prom? Nē, es tikai domāju, ka varbūt jautājumi būtu interesantāši. Jā, jautājumi nav auditorijas noprietuši. Jums bija ļoti daudz jautājumu. Varbūt ir vēl kādam noprietuši. Ir. Kas ir laika beigām? Man ir mandats. Tu arī skaties uz to satvainojus cilvēku, kurš pateica, ka pasaules gals beigsies un tad viss tur skrēja un pakaļ ņemt tos kredītus un tādas. Vai teoloģija var atrisināt šādas pārkritumus, vai var darīties, ka vienkārši mēs līdz galam viņu saprotam? Teoloģija var iemācīt cilvēkus domāt kritiski un ar humoru izjūtu un kritiski prātu paskatīties, vai tur ir jēga. Un vēlreiz, ja tev nav reliģiskās prakses, tu ticēsi jebkam, tas ir absolūti garām. Tev ir reliģiskā prakse, kurā tu ieliec un tajā paļaujies. Un neviena nopietna reliģiskā prakse tev neatstās tā pilnīgi, bez nekā pateiks, jau pasaules gals pārdod visu ejam. Man tās neveikās. Ja cilvēkam konkrēti uzstādīt metafiziku, kā viņš saprot, kā visas lietas ir, tad viņš neskries pakaļ kādam, kas viņam stāsta lietas savādāk. Un tu var būt ateists vai kādas reliģijas piekritējis, bet tev būs konkrēts viedoklis par tām lietām. Man bija vēl līdz pagājušajam gadam, man bija diezgan citāds uzskats, man likās, kā apokalipse var kalpot kā motivējošs līdzeklis reliģiskajā praksē. Proti, jāapzinoties to, ka jebkurā katrā brīdī var notikt tā diena, ja tu tā kā esi vairāk atvērts pārmaiņām. Bet man liekas, ka tagad tas tikai rada tādas satraukumu un nestabilitāti. Jā, lielākais baigās absolūti nav labi. Pateikt, ja tev liekas, ka tulīt katrā brīdī būs gals, tu mēģini vēl pārveidot tādu, ka īstenībā, ka baidās cilvēks. Nē, tas tev neļauj izzināt realitāti. Tas tev var motivēt kaut kādu darbību, bet nevis uz izziņas procesu. Bailes ir bloķējušas Kur tas darīt? Kuram jāskato pa beigām? Tev, ja? Tev es stāstīju par laika beigām, fizikāla ideja un līdzīga. Jā, es gribu dzirdēt par laika beigām, fizikālajiem principiem. Labi, pirmkārt, uzreiz pateikšu, ka šajā jautājumā vēl fizikas starpā notiek lielas diskusijas un strīdi. Tā kā es stāstīšu to variantu, kas man pašam liekas vienmērotākais un līdz šim nav pierādīts, ka tā nevar būt. Jā, tad pirmkārt, es sāku no tā, ko es sāku. Tam mēs esam novērojuši divas lietas. Tas ir viena lieta, ka visums izplašās. To mēs esam novērojuši. Un ja mēs paskatāmies, kas notiek šīs izplašanās rezultātā,
Tagad mēs redzam, ka mums galaktikas attālinās viena no otras. Pārējais viss turās kopā. Turpinoties šādā te garā, tad drīz vien varētu būt, ka zvaigznes arī sāks attālināties viens no otras. Viss izplešās. Protams, mēs zinām arī to, ka pie reizes viss sabirst melnajos caurumos un tā, un kāpēc tur mēs īsti neiedziļināsimies, bet katrā ziņā, turpinot izplešoties beigās, tiek sarauts kopā viss, kas nav sakrits melnajos caurumos. Principā, beigās pēdējie, kas izdzīvo, paliek melnie caurumi. Tas piekritīsiet loģiski, jo viņi dzīvo visilgāk, viņi spēja apēst neierobežot daudzumu matērijas, viņi paliek pēdējie. Visums turpin izplasties. Ko mēs zinām par melniem caurumiem? Mēs zinām to, ka viņi laika pārvēršās elektromagnētiskajā starojumā. Tas ir, principā, varētu saukt gaismā, bet tas būtu neprecīzi teikt, jo gaismas jēdziens ir. Un ko mums grib izdarīt šī elektromagnētiskais starojums? Viņš grib, protams, aizņemt visu visumu. Un kas mums notiekās visumam turpinot izplešoties? Šim te starojumam tāda īpašība, ka viņš izplešoties, viņš vienā konkrētā visuma punktā mums enerģijas paliek mazāk. Respektīvi viņš atdziest. Temperatūra visumam vidējā krītās, līdz mēs nonākam līdz absolūti zemākai iespējamai temperatūrai visumā. Ir, protams, vairāks cits varianti, līdz nonākam tā, bet pagaidām top ideja līdz šām, kad visums beigās atdziest līdz absolūti iespējamai zemākai temperatūrai. Kas mums sākās šajā brīdī? Šajā brīdī mums visi visuma punkti ir ideāli vienādi. Es nerunāju nedaudz, bet pilnīgi vienādi. Respektīvi, mēs nevaram pateikt, vairāk visums izplešās vai nē. Mēs nevaram pateikt, kurā punktā visumā mēs esam. Un, respektīvi, šajā brīdī ir viena ideja, kad laiks beidz eksistēt, jo es pat nevaru noteikt vietu telpā, nemaz nerunāsim par to, vai es viņā pārvietojos. Un šī, teiksim, ir tāda viena no, varbūt nepārāk labi izstāstīt, bet viena no populārākajām idejām, kas tiek uzskatītas fizikā par laika beigām, un kad vairāk nav jēgas runāt par laika jēdzienu mūsu visumā. Bet nevar būt tā, ka visums ir bezdalīgs. Bet kā tas savienojas ar lielu sprādzienu, kur viņš tam ir izplašās? To nevar varbūt divos vārdos paskaidrot, ja? Bet tādēļ arī tur tas sākas ir. Ja? Tā pamatmetode ir tie paši vienādumi, mēs viņus stīnam vai no atpakaļ, lai paskatītos, ko mēs varam pateikt par laika sākumu vai uz beigām. Ja? Bet fizikā ir viens fundamentāls fakts, tas, ka mēs zinām fundamentāls vienādojums, absolūti neatrisina šo vienādojumu sekas. Ja? Arī tā metode ir ļoti ierobežota. Tas ir viens no variantiem, kuriem mēs nesasniedzam. Vēl jau vienkāršākais ir tas pats Friedmaņa atrisinājums. Viņš jau nav tikai tā uzaug, viņš ir sinusoīdi, viņš ir sākas un nobeidzas. Un tie atrisinājums jau, tad, kad Friedmans kādā 29. gadā, kad viņš to ieguva, tas jau rādīja, ka tas visums varētu sākties, beigties. Bet tas bija tikai atrisinājums, viņam nebija atbalsts punkta, un tas bija tikai ideja. Bet tad, kad Hubble novērojums uzvedās, tā uzreiz tā ideja iekļuva tādu tikai izcelta, un tas viss sākās. Tā kā es to gribēju tā. Pēdējā laikā nav kaut kas jāsākas? Pēdējā laikā nav vēl prēdīt iešķiet par līdzīgi jautājumu. Jā, par visuma izplēšanās pātrināšanu. Inflācijas. Kā ir no interneta vides no dabūts, ja tas Born-Buzena Lenkina teorēja, kas paredz neizbēgam visam sākšanos. Ir tā? Nedzies. Būs un Lenkins. Pasaka apgalvojumu bez zinātniekiem. Ja es nemaldos, tā ir Hubble konstanta, kas ir saistīta. Guds, ja? Jā. Es nezinu, kā valsts par Guds. Jā. Tas inflācijas teorijas. Tad tas apgalvo, ja es pareizi saprotu, Hubble konstanta ir tā, kas saistīta ar visum izplašanu. Jā, tas ir viens no visums. Ja viņi ir lielāki par nulli, tad visums izplašās. Jā. Viņi to ņēma par pamatu atbalsta punktu savai teorēmai un pierādīja, ka tādā gadījumā, ja Hubble konstanta ir lielāka par nulli, tad ir neizbēgams sākums. Nulles punkts. Tas ir, es domāju, tu pateikt, principā es domāju, ka saprot ideju pareizi, ka tas ir patīt atpakaļ tā kā tas ir. Bet pat līdz nulles punktām, līdz robežai. Bet kā
tas varbūt viens no mūsdienu fizikas tādām filozofiskām, ideoloģiskām problēmām, ka to lauku, kurā mēs varam empiriski pārliecināties, mēs te jau esam izsmēruši. Jā, ļoti, ļoti smalkus mērījumus lielā sprādziena gaismē, un tie paši ir pasaka tikai jau par kādu vēlu laiku, ne jau par to pirmsākumu. Tāpat mums jābūvē tas 100 miljārdiem lielais kadronu pātrinātais, lai pārliecinātos ar pēdējo ķīdilīgu standartu modelī. Vispārējais tur var spēlēties uz nebēdu ar matemātiku, tas, teiksim, tas ar stīgu teoriju nodarbojas, vai, teiksim, kosmoloģiskie multiversa modeļi un vispārējais. Vienkārši ejam tajā laukumā, kur mūsu prāts un loģika reāli mums aiziet, bet pagaidām bez īpašām cerībām to jebkad empiriski saistīt ar to, kas mums ir pieejams. Atkal te var izcelties filozofiska un metafiziska diskusija, vai mēs to saucam par fiziku, nesaucam, tur viedokļi dalās, bet tas ir tas, ja mēs gribam turpināt visfundamentālākā virzienā tālāk, kas mums atliek. Ja? Turpināt tīt uz priekšu pāri tām robežām, ko mums mūsu empiriciski ierobežotība uzliek. Tas pēc 15 minūtēm vērtprotēs tiek. Mēs laikam precīzē pusam iekļāvušies. Pēdējie jautājumi vai kaut kas? Ir. Tas varbūt ir mazliet atgriežoties pie tā, par ko varbūt sākumā vajadzēja runāt, bet pārstāvot teologu pozīciju, priekš sevi. Es varētu teikt, ka esmu ļoti iedomīgi, ja es uzskatu, ka teologu jautājums galvenais ir, kāpēc savukārt fizikas un visas zinātņu, materiālo zinātņu jautājums ir kā. Un manuprāt, jautājums, kāpēc ir svarīgāk, un jautājums savukārt jums ir, kāpēc jums šķiet, ka jautājums kā ir svarīgāks nekā jautājums kāpēc, jo jūs izpētat procesus, bet vai jūs, kā jūs meklējat atbildi uz jautājumu, kāpēc tas notiek tā, kā tas notiek? Es droši vien atbildētu, ka man ir svarīgāk uzzināt, ja pieņemam, kad mēs uzzinām kā un jūs kāpēc, tāpēc, kad es varu izdzīvot bez tā, ka es zinu kāpēc. Ja es zinu, kad es, piemēram, daudz gadu atpakaļ ar koku iebliežot bizoni pa galvu pēc nomirst, un man ir ēdienas, man ar to pietiek, lai izdzīvot. Man nav jāzina kāpēc, kas viņam tur pārstāja asins, pārstājas vai kaut kas tāds. Es domāju, priekš manis noteikti tas, ka es vienkārši varu izdzīvot, un man tas vairāk tā kā ikdienās to izmantot sev vairāk. Man nav jāzina tieši tas kāpēc. Un kāpēc to jādzīvo? Es varu atbildot to savu viedokli, tas, kad viens no iemesliem, kāpēc es nodarbojos ar kā vairāk nekā viens aspekts ir tas, ka vismaz šī kaut kāds atbildes ir dabūs. Cik neviens neko nav uzzinājis, kāpēc. Un otrs aspekts ir droši vien tas, ka tas jau, kad ir kāpēc jautājums, tas nozīmē, ka kā nevajag pētīt, un tas ir jādara, un ja es to daru, tad tas nenozīmē, ka viņš ir sliktāks jautājums kā tāds. Tas, kad ir Mercedes, nenozīmē, ka Opel ir stulbi braukt. Man liekas, ka tas vispār ir painās temats ļoti smūgi sākuma prezentācijās. Viņi arī parādīja, ka sāk jau ar jautājumu, kāpēc arī fizika, bet viņi dabū atbildi kā. Jā, tas ir tā škrobe, jā? Kāpēc? Beigās tev rokās paliek tikai kā, jā? Bet tas process, kuram tu esi izgājis cauri, tas man personīgi motivē, jā? Bet tik tiešām tas varbūt var pieiet arī tā, iedodiet man, kā es varētu sarēķināt. Tas tāds vairāk pielietojumi jāteikt. Runājam par fundamentāliem jautājumiem, jā, un to brīvo zināt basic research, tad motivējošais ir tas, kāpēc vienkārši metode ir tāda, ka eventuāli viņa dod tomēr kā. Bet tas paceļ mums kaut kādā jaunā līmenī, kad pavērs jauni kāpēc jautājumi, par kuru iespējami mēs līdz tam vispār nevarējām būt aizdomājušies. Jā. Šis te izziņas process, izšķirošais personiskais, tur iekšā ir ar to kāpēc. Bet kā viņš tā sajūtas ar mums? Kāpēc mēs esam paņēmuši to virzienu vai taciņu, kur pa to no viena kā uz nākamo var kaut ko izzināt. Tad tur darbojamies. Man teiksim, tāds vienoties ir, ka kāpēc es nodarbojos ar kā un mēģinu izzināt pasauli šo te vairāk. Tāpēc, ka, manuprāt, kāpēc ir tāds vairāk jautājums, ko vairāk cilvēks uzdod, tāpēc, ka viņš tāds ir, tāpēc, ka mums ir šī ticības pieredze un viss šīs pārējās. Es nenoliedzu, ka ir lietas, kas man gribās, bet, manuprāt, man neprasās, es nezinu, varbūt kādam prasās, man neprasās uzdot jautājumu, kāpēc elektrons ir tāds, kāds viņš ir. Manuprāt, šīs te jautājums, kāpēc ir tikai cilvēku, tā teikt, prātos un cilvēkā, jo pasaule ir tāda, kāda ir.
viņā dzīvojam. Un tas šis jautājums, kāpēc ir radies tikai mūsu cilvēkos, tas kopā tas ir attīstoties smadzenēm, vienkārši saprotot, ka mēs kādreiz mirstam, ka mēs kādreiz esam piedzimuši, ko dzīvnieki nesaprot, kas ir skaidrs, ko cilvēks ir atšķirās galvenokārt no dzīvniekiem. Teiksim, no tā ir cēlēs šis jautājums, kad visam ir jābūt iemeslam, bet es teiktu, ka pasaule ir tāda, tāpēc, ka tāda viņa ir radusies un nav jēgas jautājumu, kāpēc viņa tāda ir. Turklāt, ja fizikas sāktu atbildēt arī uz jautājumu, kāpēc, tad mēs atkal būtu pēdējo paņēmuši. Jūs uz otriem, un mēs abi dzīvojam. Mēs abi dzīvojam draudzīgi, un katrs pārāms savu. Man liekas, valsts ļoti labi kopsavību. Šo te jautājumu. Nu ko, pirmajā reizē, man liekas, ir ļoti veiksmīgi, jā? Tā kā paldies visiem runātājiem. Informācija, jūs ierakstiet, kas būs dialogu, Nav,